Man iepriekš bija pārliecība, ka botulīna injekcijas tas nav man, jo kādus gadus atpakaļ biju izmēģinājusi šo procedūru un galīgi nebija apmierināta ar sasniegto rezultātu. Jā, bet šogad izlēmu, ka ir jau pienācis laiks uzdāvināt sev šādu procedūru un tomēr aiziet vēlreiz pie speciālista un uz konsultāciju. Un nonākot konsultācijā, es skaidri zināju, ko es vēlos. Es zināju, ka es nevēlos visiem pazīstamo maskas efektu. Ļoti bieži var redzēt sievietes, kuras varbūt nedaudz ar šīm botulīna injekcijām pārspīlē, jo viņu sejas vaipsti vairs nav dabīgi vai arī mīmikas vispār nav. Un tā kā mana profesija nepieļauj maskas efekta seju un mana mīmika man ir ļoti svarīga, gan uz skatuves, gan televīzijā, tad mans nosacījums bija zaudēt krunciņas, bet nezaudēt sejas dabisko mīmiku. Un izrādījās, ka tas patiesībā ar botulīna injekcijām ir iespējams. Un šoreiz ar rezultātu es esmu apmierināta. Visām sievietēm, kuras arī izmēģināt šo procedūru, ieteiktu tā prātīgi izrunāties ar ārstu, izstāstīt savas vēlmes. Manas vēlmes, piemēram, bija nezaudēt šo mīmiku. Dažām sievietēm vairāk patīk šis efekts tāds noturīgāks un pamatīgāks. Tad tas viss ir jāstāsta daktarim. Jāstāsta arī par to, vai šīs procedūras iepriekš ir tikušas veiktas, kāds ir bijis rezultāts. Un vadoties no tām, noteikti ārsts kopīgi ar tevi sasniegs tev vēlamo rezultātu.